kāpēc aizvien vairāk zobārstu un higiēnisti iesaka tieši elektriskās zobu birstas un soniskās zobu birstas? Tāpēc, kad viņi zina, ka mēs esam slinki. Viņi zina, ka neviens īsti netīra zobus pilns 2 minūtes, un pat ja tīri, tad dara to diezgan pavirši. Īpaši pavirši, protams, ir bērni, kas tīra tos zobus. Ne visi, bet lielākā daļa. Līdz ar to elektriskā zobu birsta ir tas, kas pamatīgi uzlabo mūsu zobu stāvokli un ļoti labi noņem zobu aplikumu, jo šī zobu birsta kustās milzīgā ātrumā, ko roka iespējams nav izdarīt. Piemēram, Oakland zobu birstas sākās no 66,000 šariņu kustību minūtē līdz pat 84,000, kas ir viskrūtākajā versijā. Un pat, ja mēs zobus tīram pavirši, arī ar elektrisko zobu birsti, mēs tos notīrīsim daudz labāk nekā, ja mēs to darītu ar parasto zobu birstu. Un kas tagad ir jau pilnīgi visām elektriskajām zobu birstēm iekšā, viņām ir 2 minūšu timers. Jo, ja mēs tīram ar parasto zobu birstu, mums tikai timer nav. Mums varbūt liekas, ka mēs iztīrām 2 minūtes, bet realitātē, man liekas, tie pētījumi bija, kad vidēji cilvēki tīra tikai kaut 40 sekundes vai bišķi zem minūtes. Līdz ar to visām elektriskajām zobu birstēm 2 minūšu timers, un viņš parasti ir sadalīts pa 30 sekundēm. Un pēc 30 sekundēm viņš kaut kā savādāk novibrē, vai ir kaut kāds skaņas signāls. Tas ziņā, lai mēs sadalītu visu žokli 4 zonās, no sākuma apakšžoklim labā pusi, tad kreisā pusi, un tieši tāpēc arī augšžoklim viena pusi, otra pusi, un tad mēs esam vienmērīgi iztīrījuši visas zobu daļas.